Belkiņa nāks ar mums vai ies pa savām ļoti svarīgajām darīšanām. Vakar Dagnis sametināja man. Viņš ir šitais te rūķītis, kurš protas brīnums vecītis taisīt. Viņš sametināja tādas 2 kaķīšas ar rociņām. Es neteikšu, ko tās rociņas man asociēja, bet nu labi. Un tagad tu man atbild uz jautājumu, kāpēc tieši kaķi turēs to kastīti? Žurkas tas uztaisīt, liels žurkas kastīti? Nu, nē. Viņš ir vienkārši... Es tā skatos uz viņu un domāju, ka viņš ir tas interjēra dizainers. Bet viņam ir tāds diezgan, nu, tāds multifunkcionāls stils, bet tāds vīrišķīgs, jā. Industriāls. Labi, es ļoti atvainojos par savu seklo vārdu krājumu, jā, šajā sakarā. Brilles kritīs uz snuķa. Dzels griezēji, šī pasaule mums jāsagriež. Rekrastā nokrāsots plauktiņš. Un mums būs mēbele jaunā, ar kaķīšiem, kas viņu turēs, ar savām ķepiņām. Man būs Jānis? Ak, Dievs. Re, kur ir tie kaķīši? Kur ir tie kaķīši, kas ar savām ķepiņām? Vajadzēja tā, lai uz astītēm tur. Jā, un tad man brāļa kompānijā vēl ir tas Alvis, kas toreiz, kad dega prezidenta pils, viņš bija tas, kas noņēma karogu no jumta, ja? Jā, un tad viņš izpelnīja savus varoņa laurus. Jā, šodien būs ledīt kā virsū, jo puķas jau stāv, re, kur. Puķas jau dažas ir ieliktas. Lūk, akvārijas beidzot ir ieguvis to cepuri, kura jau bija iecerēta sen. Re, kur blondie ancistrusi mielojas ar ābolu. Tātad šie augi speciāli. Šie augi ir tādi, kas iztur šādus apstākļus. Jā. Bet ne visi tā var ot. Dzīvosim, redzēsim.